Pamatīgums. Tas laikam ir pirmais, kas nāk prātā, atceroties Kārlis Krastiņu. Viņš savu dzīvi hokejā būvēja lēnām un pamatīgi. 90. gadu sākumā neaizskrēja uz Ameriku laimi meklēt, bet 3 gadus slīpēja savu meistarību Somijā. Nashvilles Predators viņu nodraftēja gandrīz 24 gadu vecumā. Pēc gada hokeja mekā NHL viņš aizvadīja jau faktiski pilnu sezonu. Jau iesoļojot lielajā līgā, ekspertiem nebija paslīdējis garām tas, ka šis latvietis tiešām ir taisīts no dzelzs. Pēdējo spēli bija izlaidis tieši šo sezonu Amerikā, Nešvilā. Bija dabūjis pleca traumu. Es tā biju paskaitījis. Pirms tam es kādu 5-6 gadu biju tā nospēlējis bez izlaistām spēlēm. Kā tādā ziņā varētu teikt, ka es esmu veiksminieks. Tad jānospļaujas. Līdz dzelzsvīra status oficiālajiem apstiprinājumam gan bija jācīnās 7 gadus. 2007. gadā Kārlis uzstādīja jaunu NHL aizsargu rekordu. Viņš bija devies laukumā 487 spēlēs pēc kārtas. Savas izturības recepti Kārlis tā īsti nemaz neprata izskaidrot un teica paldies senčiem par labajiem gēniem. Viņa darbs Nacionālajā hokeja līgā bija smagi strādāt. Tā skaitā vairāk kārt spēles laikā mesties ripas ceļā. Sāpes, ja kaut kāda trauma, tā ir tāda ierasta lieta priekš hokejistiem. Dažreiz pat, ja tev kaut kas nesāp, ja tev nav trauma, tu pat brīnies, vai te ir kārtībā. Jo, saka, mums ir puses komandas pēc treniņiem staigā lediem pieliktiem pie kādām traumām, sasitumiem. Tā kā zilums tas ir, mūsu darba sastāvdaļa. Kopā ar Latvijas izlases Krastiņš mēroja ceļu no C līdz A grupai un olimpiskajām spēlēm. Lielākās spēles – uzvara B grupas čempionātā Eindhovenā un, protams, 2000. gada uzvara Pēterburgā. Pēdējo spēli izlases skreklā Kārlis nospēlēja Vankūveras olimpiskajās spēlēs, būdams kapteinis. Tas bija cienīgs turnīra noslēgums smagā cīņā. Jutās, ka mēs tiešām spēlējam tādu komandas spēli, kur mēs kritām viens aiz otru un ticējām, ka mēs varam. Jo trešo periodu tiešām mēs izgājām. Man bija tāds sajūta, ka puiši cīnīsies līdz beigām un mēs to rezultātu izlīdzināsim. Šovasar Kārlis cerēja sagaidīt savu pēdējā NHL kluba Dallasas Stars līguma piedāvājumu. Viņš labprāt būtu vēl vienu gadu aizvadījis Ziemeļamerikā. Bet arī kopā ar Lokomotīvu viņš bija gatavs darīt to, ko prot darīt vislabāk. Sargāt savus vārtus, tāpat kā Amerikā, kad pat kaulu lūzumi viņam nebija šķērslis, lai dotos laukumā. Savus gadus NHL esmu nospēlējis. Tagad, man katrs gads, es neteikšu, cik gadus to gribētu vai cik gadus spēlēšu. Tas viss būs atkarīgs no manas pašsajūtas, no veselības un no tādiem blakus apstākļiem. Bet